Sveiki! Es ierakstu šo video pirmo reizi sēžot savā garderobas istabā. Man ir pie guļuma istabas tāda kā atsevišķa telpa. Garderoba ir neliela telpiņa. Un tā ir vienīgā telpa, kur šobrīd varu paslēpties no dzeles pļāvai trokšņiem, jo liekas, ka visi cilvēki šobrīd apkārt, gan mans vīrs, gan apkārt kaimiņi pļauj zāli. Un tā kā es esmu dzirdējusi par dronu uzbrukumiem, kā teica cilvēkiem Latgalē, ka vajag ievērot 2 sienu principu, šī ir vienīgā telpa, kur es to varu izdarīt. Tātad es šeit sēžu paslēpusies garderobas istabā, lai runātu par dievieti Šallari, ar kuru daļa no jums vai, cik es esmu pamanījis, cilvēki lielākoties piedalās ar Zajuri un Vio arī, kā bija iepriekš, bet, kā es vēlreiz uzsveru, nav obligāti. Galvenais ir tēma. Tātad Šallari ar savu zvaigzni ir diezgan līdzīga. Ja jūs pie zvaigznes, pie 7 svētākajām zvaigznēm atceraties zvaigzni, kas bija atbilstīga Šallari, to jūs varat vēlreiz sameklēt. Vienīgais ir tas, ka viņa neuzstāj uz tradīcijām. Viņa ir kā dabas spēks, kā evolūcija, viņai neinteresē, cilvēcīgās tradīcijas vai turēšanās pie kaut kādiem likumiem, kas piemēram, tai konkrētajai zvaigznei piemīt. Tātad sāksim, tas ir vienkārši jau par to, kas ir runāts, jo dažām zvaigznēm sakrītā enerģija ļoti ar dieviem, dažreiz netik ļoti. Šallari diezgan tikai atskaitot šīs tradīcijas. Viss pārējais, tur jau tā enerģija ir, varbūt, ja kāds pierakstus taisīja vai kā, tad tur var jau saprast. Tātad sāksim ar vizuālo, jo Zorki vienmēr attēlo visu ļoti, nevar teikt cilvēciski, zorkiski, bet tā kā viņi izskatās tāda pilnīgi kā cilvēka, daļa varbūt nedaudz atšķirīgi, tad tas pats vien sanāk. Un viņi visparastākais variants, kā attēlo, ir figūra kaut kādā pozā, kas ir vienmērīgi ieskrāsota vienā krāsā, tātad bez jebkādām detaļām. Vienīgais, kas ir attēlots, ir acis, sirsniņas formā uz krūtīm, mati, ja ir, un tad kaut kādi atribūti, kas dažreiz ir, dažreiz nav, lielākoties kaut kas būs, bet izņemot ar Zajuri. Un tātad Šallari, viņa tiek attēlota kā, es varētu teikt, 30-gadīga, varbūt 35-gadīga, kaut kā tā apmēram sieviete ar tā saucamo saules pulksteņa figūru, platiem gurniem, drusku apaļīga, daži varētu teikt ar mātišķu figūru, kas viņas gadījumā ļoti svarīgi ir, ka viņai ir liels grūtnieces vēders, kas par to es to izstāstīšu, bet tas, dažreiz nav. Viņa ir ļoti vijīga, ar apaļām formām, lielām krūtīm, ar zaļu ādu, parasti diezgan tumšā tonī, bet varbūt jebkādā tonī. Viņas sirds ir zelta un diezgan spīdīga, ar diezgan stipru to gaismu. Ne tā kā, piemēram, Zajuri, kam ir vienkārši atstarojoši tāda kā lakota, vai Vio, kam nedaudz mirdz kristāliski, tad Šallari sirds mirdz, ar tādu kā saules gaismu pilnīgi, tā kā viņa ir ļoti spīdīga zelta sirds. Viņai ir tumši blondi, mati, gari un viļņaini, negluži skruļaini kā Vio, ne taisni kā Zajuri, bet viļņaini, bet viņai
ir tā atšķirība, ka mēdz attēlot arī brūnās krāsās, gaiši brūnu, tumši brūnu, varbūt arī brūni. Tā ir variācija, bet visklasiskākais ir tādi dzeltenīgi medus blondi, tumši blondi mati. Viņas acis ir brūnas. Un kas ir viņas simboli, atribūti, ko mēdz ar viņu attēlot? Viens ir, ka viņai matos parasti ir ziedi, parasti dzelteni, visbiežāk dzelteni ziedi, zelta ziedi, bet varbūt dažādās krāsās ziedi, varbūt ziedu vainags, viņa var turēt rokās ziedus, augus, vispār ir kāda augu valsts, un dažkārt viņai arī ieliek rokās kādu darba rīku, tāpat kā Vio, piemēram, var attēlot ar jebkādiem mākslas vai radīšanas darbarīkiem, kas, varbūt arī āmurs vai kaut kas tāds, tad šalari bieži vien tiek kaut kā dārzniecības vai kaut kā kopšanas un attīstīšanas, drīzāk, tādi, kas, teiksim, kaplis vai kaut kāds sirpes un āmurs. Nezinu, kāpēc man spēkšņi ienāca prātā, bet īstenībā arī jebkādi darbošanās un attīstīšanas arī ar mājas rūpēm, teiksim, adīklis vai kaut kas tāds, tā kā varētu būt viņai rokās. Tas būtu par izskatu. Tātad šalari būtība ir Zorku mītā ļoti, ļoti, ļoti nozīmīga tieši viņas šīta būtība, jo jūs atceraties, ka lielais viss, dievs vai multivers un visa esamība pati par sevi saucas vārdā šalla. Un šallari ietver vārdu šalla sevī. Tas ir ar nozīmi, jo, kā es stāstīju pie Zajūri un Vio mītiem, šalla sevī neizpaustajā veidā, kamēr vēl nekas nebija izpausts un pastāvēja viss tikai pilnīgā vienādībā, viņa radīja 3 dievības, ātri vienu pēc otras, un tad tās tā kā, to sauc emanācija, tā kā emanēja ārpus no sevis šajā pirmajā dievu pasaulē, kas vēl nebija radītais fiziskais vai pat pusmateriāli kaut kāds astrālais visums, feju visums, nekas tam līdzīgs, tā ir tikai pirmotnējiem dieviem pieejama pirmā kaut kāda realitāte. Tātad vispirms radās Zajūri, tad Vio. Zajūri iztēlojās visu, Vio to radīja, Vio pats piedalījās šallari radīšanā. Un kādēļ šallari ir šis te vārds šalla, ir tas, ka pirmās instrukcijas, šie 3 dievi, kuri sauc par gaismas dieviem, viņi radās ar instrukciju radīt visumu, un šallari ir atbilstīgākais paraugs tam, kādam tam visumam, tā kā pēc tās pirmās variācijas, pēc tās pirmās instrukcijas bija jābūt. Viņa ir vistuvākā šai te pirmsradīšanas šallai. Un tad ir jautājums, kādā veidā, ja šalla ir vienkārši viss, vienā punktā viss ir vienāds, nediferencēts, viss ir pilnīgi viens, un kādā veidā kaut kas var būt atbilstīgāks vairāk šallai. Un šeit ir par to, ka Zorku uzskatā eksistence nespēja neeksistēt. Jo
transcendentālajā šallā, kas nav mūsu izpaustā pasaule, pat ne tā dievu pasaule pirmā, bet kas palika augšā, mēs tā izsakamies augšā, bet kaut kur citur transcendentālais dievs, kas ir atdalīts no šīs pasaules, reizē ļoti saistīts, jo šaule ir viss, bet ir transcendentālā šaule, kuras vārds ir slepens, un man nepatīk viņu izrunāt, un tad ir šalle dzjūn, kas ir izpaustā pasaule, bet viss kopā ir šalle. Tātad kādas īpašības tomēr piemīt tam? Nu, viens ir, ka tas eksistē, un tas nevar neeksistēt. Vēl tas, ka eksistence ir mūžīga, jo, ja eksistence ir vienīgais, kas var būt, neeksistēšana nevar pastāvēt, tā pastāv šallā tikai idejas formā kā tad šalla pārstāv nemirstību, mūžību un pirmotnējo plānu. Tās ir lietas, kas ir visradniecīgākās pašai šallai. Šalla arī ir tiekšanās saglabāt, tiekšanās pēc nemirstības, tiekšanās pēc stāvokļa, kurā viss iet uz priekšu un saglabājas un nemirst. Tādēļ, ka tas ir spēks, kas ir pretējs entropijai, jo entropija saskan drīzāk ar viņa ved uz, nevis uz neesamību, bet uz izlīdzināšanos, uz nebūtību. Un šalla arī ir evolūcija, kas visu ceļ pretīm nemirstībai, kas nav sasniedzams šajā pasaulē. Taču tā doma pirmā, ko 3 gaismas dievi plānoja, pirms parādījās 3 ēnu dievi, bija par pilnīgi nemainīgām, pilnīgi nemirstīgām pasaulēm, kas ir multiversā kā viens, kā kārtas. Un nekas viņās nemainās, nekas viņās nemirst, viņas ir tikpat ideāli vienmērīgas kā pati šalla. Tikai viņas attīstās uz priekšu kā blakus grāmatas lappuses, kurā katrā lapusē kaut kas mainās, bet katrā lapas puse vienmēr paliek tāda, kāda viņa ir bijusi. Un tā ir šalla arī būtība. Taču kopš parādījās ēnu dievi un viss šis plāns tika mainīts, tas vairs nebija iespējams, kas tālāk pie nākamajiem dieviem tiks izskaidrots, kāpēc tas ir. Daļu mēs nemaz nezinām, pat ne šie dievi, neviens nezina, izņemot varbūt šallu, bet viņa neko nesaka. Tātad šalla arī ieguva citu izpausmi, kā viņa nespēja vairs būt šāds paraugs. Un vienīgais, ko viņa var darīt, ir tad turēt, attīstīt to, ko Zajūri ir ieraudzījis un to, ko Vio ir radījis, celt, evolucionēt, uzturēt, rūpēties. Tā ir visa viņas būtība, ko bieži sauc, kaut kas līdzīgs lielajai pasaules mātei vai mātei zemē. Viņa ir kā dabas spēks. Taču viņai indivīds nav tik svarīgs. Viņai galvenais ir lielās lietas. Tā kā dabā, viņa ir kā dabas spēks, kā evolūcija, kas domā tikai par sugu. Viņai ir vienalga, ka kaut kādi vārgākie īpatņi nomirst, viņai tas tieši ir labāk, jo suga kļūst stiprāka, izdzīvo stiprākais. Šalla arī ir par to, ka izdzīvo stiprākais. Taču atkal no otras puses viņa ir arī prieka un dzīves spara dieviete, tādēļ, ka tas stiprais izdzīvojušais var izbaudīt šo dzīvi visā varenībā
un var priecāties par šo eksistenci un var radīt tālāk bērnus, kuri iespējams arī priecāsies par šo eksistenci, un viņi ir par to, par augšanu, par visu notikšanu, par rūpēm, arī ne tikai par radīšanu, par to dzemdēšanu, jo viņas lielais vēders nekad neko nepiedzemdēs. Tur ir tā Šalari traģēdija, ka viņa ir mūžīgi stāvoklī ar perfekto visumu, taču tas visums nekad nepiedzims. Tā ka viņa sevī tur perfekciju, kas varēja būt. Kā mēs vērtējam? Zorkiem arī nav viena viedokļa par to, vai tā pirmā variācija būtu labāka par šo, jo to ir vispār grūti iedomāties, ka nekas nekad nemainītos un būtu vienkārši statiska izplešanās un arvien vairāk variantu, kuri nekad nemainīt. Mēs to īstenībā nevaram saprast. Tas ir pilnīgi normāli, jūs to nesaprotat. Ne es to saprotu, ne Zorki īsti to saprot. Tas ir tikai kaut kāds, kā mēs to varam mēģināt izskaidrot, kāds bija tas pirmais plāns šīm gaismas dievībām, kas nāca no Šallas. Viņi nāca pasaulē ar domu, ka viņi to trietā darīs. Tātad tā perfekcija nekad nepiedzims. Un Zorki arī saista Šalari ar seksualitāti, jo bērns rodās tad, kad atskaitot, kad cilvēkiem dažreiz ir mākslīga apaugļošana un tam līdzīgi. Es saprotu, ka varbūt ir dīvaina akustika šajā telpā. Es ceru, ka nebūs tik slikti tā skaņa, jo es jūtu, ka kaut kādas atbalsts ir. Bet, jā, ko es varu darīt? Tātad viņiem nav šī te uztvere par šo te stāvoklī esošo sievieti, kā dažkārt cilvēki dara, ka stāvoklī esoša sieviete ir gan tā kā aseksuāla, viss tagad nenotiek. Viņa tikai nes šo bērnu, un tad sieviete ar bērnu uz rokām, arī no Dievmātes Marijas, viņa ir šķīstā, tā kā bezvainīgi ieņēmusi, un tad ir šis te Dievmātes Marijas tēls, kur viņa tur to bērnu, un tas kaut kā tiek ņemts, tā kā pretstatā īstenībā tai seksuālajai sievietei, bet Šalari tāda nav. Viņa nes sevī ideālu, un viņa simbolizē dzemdēšanu un radīšanu, taču viņa ir ļoti seksuāla būtne. Un Zorku sabiedrībā ir sākusies neliela revolūcija. To ir veikušas dzivises, par ko es esmu stāstījusi, ka ir sācies Šalari otrais variants attēlojums bez šī milzīgā vēdera, tādēļ, ka tā realitāte nerealizējās. Un Šalari dažkārt tiek attēlota kā tāda pati, ar lapsenes vidukli, platiem gurniem, visu šo te, bet brīžiem pat jaunāka, ļoti valdzinoša, absolūti iekārojama sieviete. Tā arī sāk viņu attēlot ikonogrāfijā, jā, tā mēdz arī darīt. Bet viņas šī pirmotnējā forma ir ar lielo grūtnieces vēderu, kas nekādā veidā neatsēja to, ka māte tikko kā, nav tā, ka tikko kā viņa paliek stāvoklī, tā tagad viss, neviens bērns vairāk nevar būt, tāpēc, ka viņa ir māte, kura ir ar maziem bērniem, un tagad viņa ir kaut kādā veidā deseksualizēta, aseksualizēta. Es šito nesaprotu, to, ka mātes bieži vien ir kaut kas tāds, māte ar bērniem, varbūt tāpēc, ka bērni nedrīkstētu tā kā redzēt, ja to nākamā bērna radīšana, un kaut kā viņa pēkšņi kļūst tāda kā nost no tā visa. Īstenībā, kas ir māte, ļoti seksuāla būtne, tādēļ, ka, kur ir seksa rezultāts, jā. Tātad Šalari pievērš uzmanību cilvēkiem, kuri rada, kuri
uztur, viņai ļoti patīk, viņai patīk mātes un tēvi un ģimenes, viņai patīk stiprie un veselie, viņa ir evolūcija, viņa ir dabas spēks. Tas var būt arī kaut kādā citā veidā, arī citā, teiksim, bioradīšanā, ko mēs pie bio runājam vairāk par mākslu un par nezinu, arhitektūru vai galdniecību vai kaut ko tam līdzīgu. Viņai arī tas var patikt, ja tas viss iet uz priekšu, tas viss iet uz nemirstību. Viņa ļoti arī rūpējas par to, un viņai patīk cilvēki, kuri pēc sevis kaut ko atstāja. Jo viņa ir nemirstība, kas nav šajā visumā sasniedzama, jo šis visums ir zināms, ka kādreiz beigsies un savilksies atpakaļ abas šaulas daļas, transcendentālā un iemiesotā. Un tas notiks, esmu Zorka tam tic, tātad Šalari nespēja, tā kā vienā brīdī eiro spēks pārspēs Šalari, par eiro mēs runāsim, bet viņš ir entropija, un viņš ir gals, un viņš ir nobeigums, un viņš ir nāve. Bet Šalari spēku var piesaukt arī pilnīgi citi, kuriem viņa varbūt pati pēc savas gribas uzmanību nepievērstu. Šalari dod dzīves spēku, viņa dod dzīves prieku, viņa dod enerģiju, viņa dod audzināšanu, audzēšanu, uzturēšanu. Ja Vio rada to, ko Zaļūri ir ieraudzījis, tad Šalari strādā pie tā, lai tas attīstītos, lai tas augtu, lai tas uzturētos. Tā tad ir Šalari būtība.